Mīļie draugi, sveicināti! Gribēju aicināt jūs visus pirmdien uz lekciju mīlētāja arhetips no drāmas un atkarības līdz apzinātai mīlestībai. Lekcija notiks kā vienmēr Quantum Studio, Elīgas iela 8, pulksten 6:30, ieeja no 6. Runāsim par to, ka mīlētāja arhetips, kurš ir saistīts ar dziļu jutekliskumu, prieku par pieskārieniem, empātiju, spēju novērtēt skaistumu, ar garīgumu un savienošanās sajūtu ar visu, un visas šīs skaistās lietas var nospēlēt arī otrā virzienā. Jutīgums un kaislīgums kļūst par traucēkli, un atkarīgais mīlētājs vairs nevar nofokusēties. Jutīgums kļūst par hiperjutīgumu. Katra jauna izjūta novērš viņa uzmanību, viņš iesāk lietas, pamat lietas un tā tālāk. Un bieži vien, lai vienkārši savāktos un nomierinātos, viņam ir jāizmanto dažādas vielas, viņš kļūst par atkarīgo, tāpēc, lai vienkārši iegūtu kaut kādu veselumu sajūtu. Dzīve fragmentējas starp svētlaimes un depresijas periodiem, jo trūkst stabilitātes, trūkst struktūras un mērķa. Šī skaistā enerģija var tātad izrādīties arī destruktīva cilvēkam. Svarīga šī lekcija būtu arī sievietēm, kurām varbūt partnerattiecībās ir gadījies piedzīvot bailes no pamešanas, bailes no identitātes zaudēšanas, bailes nonākt atkarīgās attiecībās vai arī vienkārši mūžīgi cīņa ar attiecību grūtībām, kur jūs gribat visu to labāko un netiekat novērtētas. Aplūkosim, kā mēs varam šīs lietas atpazīt, saprast un pārvarēt. Lekcija palīdzēs saprast savu un partneru uzvedību un nošķirt kaut kādas nereālas cerības un neapmierināto izsalkumu pēc ekstāzes, ja, kas ir mīlnieka vadmotīvs, šī tieksme pēc pilnības, pēc ekstāzes, pēc fantastiskas pieredzes. Kā to saprast, kā to integrēt, līdzsvarot ar varbūt disciplīnu, kas nāk no karotāja arhetipa? Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu apzinātība ļauj mums pārrakstīt stāstus, kuros dzīvojam. Nevis izdzēšot kaut ko no pagātnes, nevis kaut ko citādākā veidā aizmirstot vai izsvītrojot, bet pārrakstot, pierakstot jaunu nodaļu, kas visu iepriekšējo liek ieraudzīt citā gaismā. Tiekamies pirmdien, pulksten 6:30, jeb online, tiek no jums, kas netiks klātienē. Gaidīšu, parunāsimies!